Nevelti latviešu sakāmvārds vēst sūrs darbs, bet salda maize. Te 6 gadu Banku augstskolas pasniedzēju studentu sūrais darbs vainagojās panākumiem 19. maijā, kad Banku augstskolai tika piešķirts Investors in Excellence certifikāts, kas apliecina, ka Banku augstskola ir iegūsi izcils organizācijas statusu un ierindoto vadošo vidū kvalitātes vadības nodrošināšanā starp augstākās izglītības iestādēm Baltijas valstīs. Ceļš uz šo panākumu ir bijis, jau teiksim, kopš 2004. gada, kad mēs sākām domāt, kā tad nodrošināt nepārtraukti pieaugošās prasības kvalitātes paaugstināšanā, ieviesām uz izolu balstītu kvalitātes sistēmu, un tad mēs lēmām iet tālāk, lai nodrošinātu vēl tālāk kvalitātes pilnveidošanu, un tā pakāpeniski lūk šo gadu laikā esam nonākuši līdz Investors in Excellence certifikātam. 2007. gadā mēs parakstījām vienošanos ar Investors in Excellence pārstāvjiem Latvijā, SIA Investors in Excellence Latvijā, ka mēs ejam uz šo apņemšanos, un mums bija 2 gadu laikā šis process jāveic, jāsakārto augstskolas darbība atbilstoši šim standartam, un te mēs esam. Banku augstskola šobrīd ir svinīgs moments, jo tas ir tāds pēdējais punkts uz I certifikāta pasniegšana pēc viņu patiesībā vairāk kā 2 gadu ilgas darbības pie tā certifikāta sasniegšanas. Uz doto brīdi Latvija ir atzīta par investoriem izcilība tikai 2 organizācijas. Apmēram 2 gadus atpakaļ tā bija konsultantu firma Zygon Baltic Consulting, kurus vērtē britu vērtētāji. Un šodien pašai Latvijai Excellence tas ir patiešām svinīgs pasākums, jo Banku augstskola ir pirmais mūsu klients, kurš tiek atzīts par Investor in Excellence. There are now 700 organizations. Šobrīd pasaulē ir vairāk kā 700 organizācijas, kas ir saņēmušas Investors in Excellence certifikātu, galvenokārt Lielbritānijā. Mēs esam ļoti priecīgi, ka arī Latvijā tagad šāda organizācija būs. Šāda veida certifikātus ir saņēmušas tādas lielas firmas kā Vodafone, British Petroleum, Lloyds Banking Group, bet tās ir ļoti lielas globālas organizācijas, un neapšaubāmi Banku augstskola ir pelnījusi būt vienā komandā ar šādām firmām. Šāda izcilības standarta iegūšana sekmē arī starptautiskās sadarbības izveidi ar tādām pasaulē atzītām augstskolām kā Oxfords, Cambridges vai Harvardas universitātes. Tādējādi aizvien uzlabojot arī šīs augstskolas piedāvāto studiju kvalitāti. So it's a great opportunity for the school to form alliances with truly world-class educational institutes to further improve its student abilities. Banku augstskolas panākuma pamatā ir tās vēlme pilnveidoties, kā arī vienotība mērķu sasniegšanā un misijas īstenošanā, izcils starptautisks biznesa un finanšu izglītības sniegšana radošām personībām. Banku augstskolas profils ir uzņēmējdarbība, uzņēmuma vadība, finanses, un mēs nepārtraukti arī pilnveidojam programmas. Un šīs programmas ir virzītas uz jaunu inovatīvu ideju attīstību, proti mums ir inovācijas un jauna produktu attīstība, jauna studiju programma. Mums arī tagad, kas īpaši svarīgi, ekonomiskās krīzes laikā mēs strādājam par risku apdrošināšanu un vadīšanu. Tātad arī tāda jauna programma. Protams, paralēli mēs joprojām piedāvājam studentam apgūt uzņēmējdarbības pamatus, lai viņi paši varētu dibināt savus uzņēmumus, kas Latvijai akūti ir nepieciešams. Nenovēršamies no finanšu sektora, gan banku darbiniekus joprojām gatavojam, gan finansistus visdažādākām, gan valsts, gan vai ne, protams, pamatā jau uz uzņēmumiem orientējamies un attīstam maģistra līmenī. Mums ir uzņēmējdarbības vadīšanas maģistra programmas, finanses, radošo industriju vadīšana. Mums ir ļoti tāda inovatīva programma starptautiskās finanses banku darbība, sadarbībā ar Šveices biznesa skolu, un absolventi ir ļoti apmierināti ar šo programmu piedāvājumu. Nepārtrauktās pilnveidošanas notiek gan informāciju tehnoloģiju jomā, gan, protams, studiju pētniecības jomā, kas ir centrā augstskolas darbībā, gan arī kvalifikācijas paaugstināšana pasniedzējiem notiek jauni sadarbības partneri projekti. Studenti tiešām tiek gaidīti augstskolā, un mēs varam piedāvāt viņiem labu atmosfēru, profesionāls pasniedzējus, starptautisku pieredzi, un šī ir tā vieta, kur studentam sevi realizēt.